Doktora Ieva Erciņa, es pārstāvu Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju, un runājot par sievietes intīmās kopšanas smalkumiem, es gribu atgādināt, ka tas ir ļoti būtisks aspekts, lai mēs nodrošinātu profilaktiski veselas sievietes ķermeņa eksistenci, un lai arī ikdienas rūpes nepārvērstos kādā hroniskā ginekoloģiskā saslimšanā. Un no pieredzes var teikt, ka pacients, kas seko līdz savā intīmai higiēnai un izmanto vai nu rekomendējošu tīru ūdeni vai arī speciālus intīmās kopšanas līdzekļus, retāk slimo ar dažādām uroģenitālām saslimšanām, tā skaitā arī populārākajām, ko pacients bieži savā praksē sastop, tā ir maksts sēnīte vai bakteriālā vaginoze. Un īpaši varbūt es izdalītu tādus stāvokļus kā grūtniecība un pēcdzemdību periods, kad intīmai kopšanai ļoti būtiski esenciāla nozīme, jo maksts mikrofloras pH un maksts mikrofloras vide šajā hormonāli svārstīgajā stāvoklī ļoti mainās, un pacientiem ir biežāk sūdzības, piemēram, par makstu sēnīti tieši grūtniecības laikā. Un tad intīmā kopšana iegūs ļoti būtisku nozīmi, lai pacienti justos ērti un komfortabli ikdienā, un gal galā tā arī ļoti nozīmīga pašvērtējuma sastāvdaļa, lai viņai nav diskomforta sajūtas esot darba vidē vai arī kādas citas pavadošas nepatīkama aromāta lietas, par ko viņi visbiežākais sūdzās esot pie ginekologa. Konkrēti, sievietes intīmā kopšana paredz to, ka sieviete veic šos ikdienas apmazgāšanās rituālus, kas katrai sievietei, protams, var būt organizēti citādāk, bet ginekoloģijas joma varbūt ir īpaši ar to, ka mēs nerekomendējam šo apmazgāšanos veikt ar vispārējā ķermeņa dušas želei vai arī ar šampūnu vai ar kādu citu ziepju saturošu preparātu, bet tādā gadījumā, ja nav pieejama šī speciālā intīmā kopšanas līdzekļa, tad izvēlamies vienkārši tīru ūdeni.